Labdien visiem, kas pieslēgušies mums šodien uz kārtējo Eiropas Latviešu apvienības, Eiropas Latviešu jauniešu biedrības un Latviešu kampaņas vēlēt tiešsaistes sarunu. Man ir tas prieks iepazīstināt šodienas runātājus un arī iepazīstināt ar šodienas sarunu, kas, manuprāt, būs diezgan sulīga un diezgan interesanta. Šodien atskatīsimies uz to, ko pēdējo 5 gadu laikā mūsu Eiropas parlamenta deputāti ir darījuši vai nedarījuši, kādi ir sasniegumi vai varbūt tieši kāda sasnieguma nav. Kā arī sarunas beigās, es domāju, paskatīsimies arī uz to, ko nesīs nākotne un ko gaidām no nākamā Eiropas parlamenta sasākuma. Mani sauc Jānis Skrebels, es esmu Eiropas Latviešu jauniešu biedrības vicepriekšsēdis un e-vēlēt kampaņas koordinātors no Eiropas jauniešu puses. Un man ir liels prieks šodien jums visiem stādīt priekšā divus kungus, kur starpā man šķiet būs ļoti interesanta saruna. Pirmais no tiem ir Kristaps Grasis, kurš vairāk kā 10 gadus ir bijis vadošos amatos diasporas jomā, bijušais Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdis, kā arī ikdienā mediju producents. Tā kā es domāju, viņam ir vairākas cepures, kā šodien paskatīties uz Eiropas parlamentu. Un viņam sarunā pievienosies Andris Gobiņš, kurš ir sabiedriski aktīvs latvietis, Eiropas kustības Latvijā prezidents, kā arī Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis. Pirms es ļauju kungiem savā starpā diskutēt, es gribu visiem atgādināt, visiem ārzemēs dzīvojušiem Latvijas pilsoņiem, ka šis ir laiks, kad pieteikties balsot pa pastu, ejiet uz e.uz/slīpsvītra e-vēlēt, tur lietojot autentifikācijas rīku, cik ļoti patīkams vārds un cik viegli izrunājams vārds, pieteikties balsošanai pa pastu, jo mums, ārzemēs dzīvojušiem, balsošana sākas jau šodien, jau no 4. maija. Dariet to pēc iespējas ātrāk, jo vēstulē ir jānonāk Rīgā līdz 9. jūnijam, ja jūs plānojat balsot attālināti. Es gribu atgādināt, ka to var pārbaudīt, kad jūs nosūtāt savu vēstuli, vai jūs redzat, kad vēstuli ir pienākusi Rīgā. Ja jūs tomēr 7. jūnija vakarā redzat, ka, ak, nē, mana vēstule vēl nav sasniegusi Rīgu, un jums ir iespēja doties kādu tuvāko vēlēšaniecību, jūs vienmēr varat doties balsot uz vietas, un tā balss skaitīsies. Bet es negribu tālāk atturēt mūsu sarunas locekļus no viņu diskusijas. Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Paldies, Jāni. Sveiks, Andri. Sveiks, Kristap. Es saprotu tā, ka mēs varbūt pastāstām mazliet iezīmējam, ko mēs šodien varētu te runāt. Skaidrs tas, kad tuvojās vēlēšanas un mums jāpaskatās, kādi un cik daudz varētu būt iemesli cilvēkiem tajās iesaistīties, tajās piedalīties, tajās kaut ko sev vērtīgu saskatīt. Priekš tam ir šādas sarunas, priekš tam ir šādi raidījumi, jo vairāk, jo labāk. Ir tā, ka mums ir aktuāls sasaukums, mums ir bijušas vēlēšanas, mēs esam iebalsojuši cilvēks, kas Eiropā par Latviju strādā, viņi tur kaut ko dara, tā vismaz šķiet, citādi, kāpēc viņi tur būtu sūtīti. Mūsu uzdevums varētu šodien būt mēģināt uz to paskatīties, vai mēs tur kaut ko varam saskatīt tvērāmu un redzamu, ko tas ikdienā dod, jo es domāju, ka runāsim pavisam godīgi. Lielais vairums iedzīvotāju valstī un arī diasporā varētu vispirms sev meklēt argumentus, priekš kam viņam vispār būtu jāiesaistās šādā lietā, ko viņam tas ikdienā dod, un vai viņi vispār ir ar to sasaistīti, vai viņi kaut ko zina, vai viņi zina, kas mums tur sēž, un ja viņi tur sēž, tad ko viņi tur dara. Ja? Rupi iezīmējot, tur varētu teikt, ka tur varbūt vienotru pazīstams cilvēks, ļoti daudz cilvēku zina, ka tur sēž Dombrovskis, un viņš ir svarīgs, un viņš tur kaut ko arī laikam paveic. Tad tur sēž arī cilvēki, kas pārstāv Krievu intereses valstī, vai ne? Un tad tur ir varbūt viens otrs. Un es runāju jau par aptaujām, par kurām es varu pēc tam pastāstīt bišķītiņi, kur bija ļoti interesanti šāda veida rezultāti. Un tad varbūt skatīties,
kas mums ir piedāvājumā šogad par cilvēkiem, par ko viņi varbūt stāv. Un es varbūt gribētu arī iezīmēt, Andri, to, kad salīdzināt varbūt ar pirms iepriekšējām vēlēšanām, vai nav arī paradigmas maiņas definitīvas, jo mums ir laiki ir mainījušies, ir pēc pandēmijas ir karš, vai ne? Un iepriekšējām Eiropas parlamenta vēlēšanām bija savas virzības, savu virzieni, kur varētu arī tagad vairs vispār nebūt sevišķi aktuāli tādā ziņā. Tad ir tas jautājums, vai tie paši cilvēki var pārstāvēt pilnīgi citas ievirzes, kuras tagad ir kļuvušas aktuāls, un kā tur tas varētu būt. Tā es labprāt vēlētos iezīmēt to varbūt to mūsu sarunu, un varbūt mēs varam sākt ar to. Nu jā, es apgalvošu, ka caurmēr vēlētājs nevarētu uzskaitīt mūsu pašreizējos pārstāvus Eiropā, kādi mums tur ir. Tātad tas interesants jautājums varētu būt, kas vispār mudina cilvēkus vēlēt šādā gadījumā. Vai viņi vēlē personas, vai viņi vēlē partijas pārstāvus, kas savukārt ir atkal personības, vai kas būtu visdrīzāk saskatāms, pēc kā cilvēki vadās, ja viņi vispār nesnādas. Eiropas parlamenta vēlēšanās cilvēki visvairāk skatās patiešām uz cilvēkiem, lai būtu spēcīgi kandidāti, kas spētu viņu intereses aizstāvēt. Un man kopumā liekas, ka tas arī ir diezgan dabīgs un loģisks risinājums, jo ir ļoti lielas atšķirības starp spējām, iemaņām, prasmēm un arī starp vērtību uzstādījumiem, ko katrs no šiem cilvēkiem nes sev līdzi. Tādējādi man liekas ļoti, ļoti labi, ka mums ir šī diskusija. Paldies par to Eiropas jauniešiem, Latviešu.com un Eiropas Latviešu apvienībai, ka rīko šo diskusiju, jo mēs esam precīzi labā laikā, lai to rīkot. Un varbūt, ja drīkst sākumā sākt ar 2 labām ziņām, īsumā 3 labas ziņas. Paldies, ka ir šādas labas organizācijas, kas rīko un atvieglo gan viedokļu veidošanas procesu, gan arī to paskaidro, kādā veidā pieprasīt pasta balsojumu. Jo tā būs jau uzreiz otrā labā ziņa, ka šogad ir reāli vienkārši nobalsot caur pasta balsošanā, jo visu to var izdarīt caur internetu pieslēgumu, ir vajadzīgs tikai interneta banka. Man liekas, lielākā daļai no tiem cilvēkiem, kas ir diaspora Eiropā, ir šie vēl Latvijas banku konti vai arī EID kartiņa ar attiecīgi šiem 2 PIN kodu un PUK kodu, kas ir tad attiecīgi vajadzīgi, tie, kas nāk automātiski kopā ar kartītes pieprasīšanu, tie 2 skaitļi. Un tad jūs varat digitāli pieprasīt šo pasta balsošanu, kas ir reāli vienkārši. Mēs tikko ar Jāni izskatījāmies, tur ir viens klikšķīts mājaslapā, un tad jau tas pārējais ir salīdzinoši vienkārši seko norādēm un lietotājiem draudzīgi. Tātad tā ir pirmā labā ziņa ir organizācijas, kam rūp un kas palīdz. Otrais ir salīdzinoši vienkārši nobalsot, un trešā labā ziņa ir, ka ir patiešām liela izvēle, un ka izvēles tieši tā, kā tu precīzi teici, ir ar ļoti lielām un būtiskām atšķirībām. Tāpēc īpaši gribētu mudināt cilvēkus rūpīgi pārdomāt, vai mēs gribam Latviju, es tagad drusku vienkāršot, pietuvināt Krievijai, populistiem un tā tālāk, vai varbūt tās mēs tomēr redzam cita veida Latviju, kas ir spēcīga, pašapzinīga un kas saprot, ko viņi dara, un par to jau arī šodien runāsim diskusijas noslēgumā, skatoties sākotnēji uz deputātiem un to padarīto. Jā, skaidrs. Paldies par šo punktu uzskaitīšanu. Jā, tik tiešām paldies visām organizācijām, kas šo kaut ko virza, lai cilvēkus piesaistītu. Ja es varētu turpināt savu muļķa lomu un tu ekspertu lomu, tad es gribētu pārprasīt, tomēr tas vienmēr skan viss tik ļoti vienkārši cilvēkiem. Tad aiziet uz mājaslapu, piespied pogu un viss tur būs izdarīts. Es varētu iedomāties, ka tomēr ir arī nemaz tik maz skaits, kuriem nav internetu banka Latvijā, dzīvojot ārpus valsts. Kāds būtu tas iemesls? Es saprotu, tad ir otrs variants, tas ir ar EID karti.
Bet tad ir jāsameklē vēstulīti, kas bija tad, kad to karti saņēma, kuri visi attiecīgie PIN un PUK kodi uzskaitīti, jo bez tiem nebūs iespējams. Vai ne? Tieši tā. Pieprasīšana pasta balsošanai notiek caur portālu Latvija LV. Ir arī laikam vēl otrs, tur migrācijas, kas tur mājaslapā, bet Latvija LV, man liekas, tas, ko daudz jau patiešām pazīst, un ir vajadzīga tiešām Latvijas bankas karte ar internetu bankas funkciju vai arī šī EID karte, kurai ir kartes lasītājs. Tas ir daudziem mūsdienu moderniem datoriem jau pilnīgi automātiski, ka kartes lasītājs ir iekšā. Citāk eBayā, Amazonā var nopirkt, man liekas, kaut kāds 11 tēriņš tas ir, kur vienkārši to arī var iegādāties vai vienkārši paprasīt draugiem. Šīs divas iespējas ir tanī brīdī, ja tu gribi balsot pasta ceļā. Protams, arī Eiropā mēs esam privileģēti salīdzinājumā ar Kanādas lieliem attālumiem vai Ameriku, jo mums ir salīdzinoši daudz arī vēlēšanu iecirkņi dažādās vietās. Vācijā, ja nemaldos, ir pat 3-4, teiksim, tur ir Minster, Freiburga, ir Berlīna, tādā ziņā Francijā ir, Beļģijā ir, katram plus mīnus, dažu 100 kilometru attālumā ir šie vēlēšana iecirkņi, un tie attālumi nav tik šausmīgi lieli, kā tie būtu Amerikā vai Kanādā. Tātad īstenībā man jau visu laiku tanī brīdī, kur es dzīvoju ārpus Latvijas, man patika vēlēšana dienā aizbraukt pašam uz vēstniecību un nobalsot tur, kas ir tāds foršāks piedzīvojums, jo tu satiec cilvēkus un tu vēl redzi skaistu pilsētu pie viena. Tieši tā, tas ir īstenībā sabiedrisks notikums doties uz vēstniecībām vai attiecīgām pārstāvniecībām. Jā, tur var arī noteikti vērsties pie visām šīm organizējošām biedrībām, šīs diskusijas organizējošām biedrībām, lai uzzinātu, piemēram, tieši kur ir iecirkņi, kurās valstīs. Un Kristap, zini vispār vēl vienu lietu, jo tu uzsvēri to puku un pinu kodiņu, tie, kas tanī vēstulītē nāk kopā ar to identitātes karti, cilvēks, kurš to nevar vairs atrast attiecīgi, viņus ir vērts atrast, jo tie ir baigi noderīgi visā veida saziņā, arī pēc tam tur būs saimnes vēlēšanas, būs pašvaldību vēlēšanas nākamajos gados, visa veida nodokļa, praktiski viss ir ļoti, ļoti, ļoti digitalizēts, kā mēs zinām Latvijā, kur ērti visu caur šos identificēšanos ir iespējams noskaidrot. Tātad, jebkurā gadījumā ir liederīgi, tas nav tikai dēļ šīm vēlēšanām šos kodus saņemt. To visu arī var izdarīt vēl šobrīd vēstniecībā. Tātad pat, ja jūs viņus esat pazaudējuši, jums fiziski, diemžēl, tad ir jābūt vēstniecībā vai Latvijā uz vietas, lai iegūtu šo jauno kodiņu. To, diemžēl, pa telefonu nevar izdarīt. Tur ir jābūt pašam klāt uz vietas, bet tādā ziņā arī vēl drusku tur vēl ir atlicis laiks, tomēr 3 nedēļas līdz vēlēšanām. Varbūt arī, ja neizdodas pašā vēlēšana dienā aizbraukt, tad var aizbraukt agrāk, pirms tam sazinoties un noskaidrojot, kas ir vajadzīgs, lai šo PIN PUK kodu atjaunot un iegūt jaunu. Jā, vēstniecībā to nevar, bet ja dotos uz vēstniecību, lai dabūtu PUK kodu, tad varētu arī turpat uzreiz nobalsot arī bez PUK kodiem. Tā kā tas nebūtu tik svarīgi. Labi, skaidrs. Tā ir tehniskā daļa. Tad varbūt parunājam par tiem cilvēkiem, kurus mēs ievēlējām pagājušajā reizē. Šajā sasaukumā tur ir virkne. Toreizējais partiju sastāvs bija bišķiņ savādāks, nekā viņš mums tagad rādās. Līdz ar to tur arī cilvēki sēdē. Pat no tā sastāvā jau ir atkal bišķi kaut kas nomainījies. Nav viss oriģinālais sastāvs. Bet, labi, bet padomāsim tiešām par to, pieiesim tai lietai mazliet naivāk. Klasiskais pretarguments balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās ir priekš kam kādam tas būtu jādara, ko viņam tas reāli dod. Tu teici ļoti pareizi, balsot tāpēc personām, tāpēc partijas arī uzstāda kaut kādā veidā vai zināmas personas vai personas, kas kaut ko vismaz saturiski pārstāv, ar ko kaut kāds var kaut ko iesākt, vai arī vienkārši labi runātāji būtu to starpā, vai ne? Es nedomāju, ka mums vajag visos sīkumos tagad izķidāt, ko tur katrs ir paveicis, bet, labi, partijas uzstāda savus kandidātus, vairākus, un dažus no tiem iebalso. Viena partija dabū varbūt vairāk vietas tajā visā, otra mazāk, un beigās viņi nonāk visi tur, Eiropā, tā sakot, Briselē, un tur viņiem tad sadala uzdevumus, kur viņi cerams pārstāv
mūsu valsts intereses lielā Eiropas kopbildē, tā varētu teikt. Tās būtu, teiksim, ideālā pasaulē tas, ko mēs ar to sasniedzam. Bet vai viņi tad ir zināmi speciālisti, kas tur nonākuši, kas savā specialitātē tad tur arī darbojās, jeb viņi nonāk kaut kādās komisijās, tur strādājot, kuras nu tiek piešķirtas, vai kuras nu ir atvērtas, vai kuras paliek pāri Latvijai, vai kā? Diemžēl ir viens otrs, kuram patiešām tiks piešķirta tā komisija, vai kam tiks tad atmesta kaut kāda netik populāra komisija, kurā vienkārši cilvēkam kādam bija jābūt no attiecīgā politiskā spēka. Ir jau pat daži politiskie spēki un daži kandidāti, kas pat vēl nav izdomājuši, pie kura politiskā grupējuma viņi gribēs piederīt. Tie tad, man liekas, tur ir diezgan liels risks, ka tie tad saņems to, kas paliks pāri. Ir citi deputāti, kas attiecīgi skaidri iet uz noteiktām komisijām, zina, ko viņi grib panākt un sasniegt, kuriem ir šīs arī politiskās saites jau iedibināts vai nu personīgā līmenī, vai arī partiju līmenī. Tiem, kas ir esošie deputāti, tiem, protams, tādā ziņā ir vienkāršāk, jo viņiem jau atpazīstamība un šī politiskā piederība ir skaidra. Arī no jauniem spēkiem ir jauni spēki, kuri jau ir izveidojuši sadarbības saites ar Eiropas partijām, un kur šī varbūtība, ka viņiem nevis kaut ko tur atmetīs, bet ka viņi mētiecīgi ies uz savas programmas īstenošanu, savu prioritāšu īstenošanu ir daudz lielāka. Bet tu pareizi ieskicēji, ja mēs paskatāmies pašreizējā sastāvā, tad īstenībā vērtējot līdzšinējos deputātus, tad ir jāņem vērā to, ka es tagad vai Kariņš šinīs sasaukumā vai iepriekšējā atkāpās, jo īstenībā viņam jau bija ideālais amats Eiropas parlamentā augsti respektēts, viens no vienmēr top 100 ievērojamākiem un atzītākiem deputātiem, kur viņš upurēja savu labo algu, lai dotos uz Latviju ļoti nepateicīgā brīdī vadīt valdību. Dombrovskis, kas bija ievēlēts arī Eiropas parlamentā un kur lielā mērā, man jāsaka, arī balsotāju plusiņu dēļ viņš ieguva droši vien, ne tikai tāpēc, protams, arī personīgās kompetences, bet viņš ieguva tik augstu amatu Eiropas komisijā, kur viņš ir faktiski otrais svarīgākais uzreiz aiz Urzulas Fonderlajens, Eiropas komisijas priekšnieces. Tātad tur arī tādā ziņā netiešā veidā šīm vēlēšanām ir nozīme. Un attiecīgi, tāpēc arī bieži viņas sauc par Eiropas, nevis par Eiropas parlamentu vēlēšanām, jo tas, protams, arī ietekmē savā ziņā Eiropas parlamentu. Tad ir Dace Melbārde, kas bija ievēlēta no Nacionālās apvienības, kas pārgāja jau pasen uz vienotību, un arī tādējādi no šīs druscītiņa mazāk nozīmīgās, ja to tā drīkst nosaukt, konservatīvās partijas uz centriski labēju lielāko spēku Eiropas parlamentam, kuram noteikti ir lielāka ietekme nekā ECR šai grupai, kurā bija Dace Melbārde. Tātad šīs trīs nosacītās migrācijas, kuras mēs varam novērot, un tad ir vēl 2 deputāti, pa kuriem droši vien mēs šodien mazāk runāsim, jo viņu nozīme nākamā parlamentā nebūs nekāda, jo viņi vienkārši vairs nav vēlēšanu sarakstos, kas ir jau tevis pieminētā Tatjana Ždanoka, kurai ir interesants šīs saites ar vēstniecību un šīs komunikācijas ar Krievijas specdienestiem, kas tiek šobrīd izmeklēts, un otrs ir Andris Amerikas, ko Ušakovs ievilka līdz Eiropas parlamentā, kurš arī atkārtot nekandidē. Tātad vērts droši vien skatīties uz pārējiem, lai nebūtu tā, ka daži nosaukt, citi nav nosaukt, tad tur vēl ir secībā. Mēs sākām ar vienotību, tad paturpinām ar tiem, tur vēl ir Sandra Kalniete, Ines Vaidere, nosacīt Dace Melbārde. Interesanti, viņi jau šobrīd vairs Eiropas parlamenta mājaslapā neparādās kā deputāti, jo pirms nedēļas sāka darbu ārlietu ministrijā, kas neizslēdz, protams, arī ievēlēšanu Eiropas parlamentā, bet tātad šie 3 kandidāti vai arī deputāti ir arī iepriekšējā sasaukumā bijuši. Tad ir no Nacionālās apvienības Roberts Zīle, kas arī ieņem Eiropas parlamenta vicepriekšsēža amatu. Tad ir Ivars Ījaps, savukārt Riņu, tas tāda liberālais spēks. Nils Ušakovs jau tika pieminēts, viņš ir savukārt sociāldemokrātiskajā
spēkā, un tad laikam arī mēs visiem arī esam visus pašreizējos 8, no kuriem pašreiz mājaslapā parādās 7 nosaukuši, un varam iet un ķidāt, ko katrs tur vairāk vai mazāk ir padarījis, un kas man liekas, ir drīkst, atvainojos tā gari atbild uz tavu jautājumu, bet vēl ko gribētos piebilst, no vienas puses, man liekas, ir svarīgi vērtēt, ko katrs ir izdarījis, otra lieta arī, kā viņi strādā. Un te būs nozīme lielākam, mazākam spēkam, nosacītam opozīcijas spēkam vai tādam, kas jau nosacīti koalīcijā. Ļoti atšķirās deputātu darba stila, kur viens raksta varbūt 10 petīcijas, un ja paskatās mājaslapā Europa EU, kur var paskatīties katru deputātu, tos failus, tur ziņojumus, uzrunas un tā tālāk, tad pie viena ir garš saraksts, kam varbūt ir bijis maza ietekme, citam varbūt saraksts nav gluži tik liels, bet ir svarīgie faili un tāda riktīgo ietekmi un ar nozīme Eiropas nākotnē. Plus ir, zinot, kā šie cilvēki ir satīkloti, kāda viņiem ir ietekme savā politiskā spēkā, ka viņi iespējams tās lietas, viņam nemazām nav jāraksta sūdzību, vēstuli, pieprasījums, jo lietas tāpat viņi jau saulaicīgi parunājot ar pareiziem cilvēkiem ir ievirzījuši pareizā ceļā. Jā, interesanti. Tātad mēs varam saprast tā, ka mums ir interesantā kārtā mūsu nelielai valstī ir nozīmīgi amati iegūti Eiropā, ja mēs runājam par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un mums ir, acīm redzot, tad mums ir pieredzējuši politiķi, laikam. Mums patīk iebalsot arī tādus, kas ir kaut kādā veidā reprezentē kaut kādu politisku pieredzi, vai vispār, vai jau Eiropas parlamentārā darbībā, bet tad tur ir arī bijuši tādi, kuriem tas viss ir kaut kas jauns, un tas jau droši vien katrās vēlēšanās ir jāparādās arī kaut kādām jaunām sejām. Un tad mēs ceram, ka tie cilvēki darbojās kaut kādā veidā, ka tas ir kaut kas, kā es iepriekš teicu, atbilst aizstāv valsts intereses. Vai var arī, un tad varētu arī likties, vai arī var tikt aizbalsot kāds uz Eiropas parlamentu, kurš tad nedarbojās valsts interesēs, ja vismaz no malas skatoties uz to, vai arī varbūt var skādēt pat valstī ar to, kad viņš ir nonācis kaut kādos komisijas amatos un pie kaut kādiem, tā sakot, varas kloķiem, kas valstī var būt vispār diezgan nelabvēlīgi. Eiropas parlamentā spiegošanas tēma ir kļuvusi daudz veidu aktuāla arī šeit Vācijā. Par vienotu partiju, kur tur cenšas iegūt mandātus, slīkst jau kaut kādās spiegošanas tur lubromānos, tā sakot. Jā, vai ir arī iespējams, kā uz to skatīties, kāds mums tas līdzsvars tur ir tajā mūsu deputātu sasaukumā. Būs interesanti redzēt, kā tas varbūt tagad mainīsies, jo iepriekš bija tāda sajūta, ka dažus spēkus gandrīz vai nav iespējams apturēt no tā nokļūt Eiropas parlamentā, jo viņiem attiecīgs elektorāts Latvijā ir bijis. Ļoti precīzi. Tas, kas vienam liekas nodevība vai kaimiņu valsts totalitārās, kaimiņu valsts autoritārās, kaimiņu valsts politikas aizstāvība, citam, iespējams arī Latvijā vēlošam cilvēkam, liekas, ka ideālā paradīze un vēlamā, viņš dzīvo savā fikcijā un ar realitāti varbūt tās nesaskarās un attiecīgi arī aiziet balsot. Tatjana Ždanoka daudziem šādā veidā tiek definēta, bet ir mūsu rokās patiešām, kurš Latviju, kurš mūs beigās pārstāvēs, jo tai pašai runājot par Tatjanu Ždanoku, viņai bija 29,000, tur ar dažām papildus balsīm, tas pietika, lai iegūtu Eiropas parlamentā vietu.
Ja būtu dažas balsis bijušas vairāk tur attiecīgi vienotībai, Nacionālajai apvienībai vai zaļzemniekiem, tad attiecīgi šiem deputātiem, viņi vai nu būtu tikuši iekšā Eiropas parlamentā, vai attiecīgi viņam būtu par deputātam vairāk. Nu, tas ir dažas tūkstoši balsis, laikam, ja es nemaldos, tad pēc vis tā viena aprēķina būtu bijušas 3 vai 4 tūkstoši balsis, kas pietrūk, un tas ir tieši tas skaits, kas ir diasporā pagājušā gadā nobalsojis. Tādā ziņā īstenībā, ja mēs spējam pat drusku pieaudzēt un jācer, ka mēs spējam nodubultot to skaitu, tad, protams, Tatjana Ždanoka nedraud tā sakot, bet citi analītiķi savukārt saka, ka viens ir tas, ko dara Tatjana Ždanoka, Amerikas un Ušakovs, jo tai skaitā viņi arī, tās par to varēsim parunāt, arī konkrēti vienu piemēru pieminēt. Viens ir tas, ko šie cilvēki dara, ja? Es uzreiz varbūt tās to piemēru pieminēšu. Tātad Tatjana Ždanoka, zinām, tur ir šī saskaņošanas ar vēstniecību bijuši, bet ar ko lepojas Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs, ir tas, ka viņš ir panācis petīcijas komisijā strādā Tatjana Ždanoka un minētais Amerikas, ka viņi tur ir panākuši petīcijas komisijas atbalstu par to, ka pašvaldību vēlēšanās būtu jādod krieviski runājošiem cilvēkiem, kas nav Latvijas pilsoņi, balsošanas tiesības. Protams, Eiropas parlamentam nav nekāda ietekme, nav tiesību regulēt šo municipālo vietējo vēlēšanu regulējumu Latvijā, bet arī tāda petīcija ir diezgan riebīga, manuprāt. Nils Ušakovs ar to lepojās kā kolosālu sasniegumu, un tas, ko saka, un tas, ko es sākumā gribēju vēl pieminēt šī kontekstā, ko daži cilvēki saka skatoties uz to pašu Nilu Ušakovu sarakstu. Otrais cilvēks uzreiz aiz Nilu Ušakovu pēc daudz cilvēku prāti ir vēl tāds nepatīkamāk, kā to pieklājīgi pateikt, vēl dullāks, nepatīkamāks, kā dažreiz tautā teiktu, ja, par to pašu Tatjanu Ždanoku, jo tur ir tādi teikumi, kādus viņa TikTokā izplata ar ļoti lielu sekotāju skaitu un tā tālāk. Tātad Tatjana Ždanoka no vienas puses ir margināli, jo viņa nav nevienā politiskā spēkā, tika izmesta no pēdējā politiskā spēka, kas bija, bet Nils Ušakovs ar Ameriku, respektīvi šo jau jauno cilvēku, nedod Dievs, ka viņiem būs 2 balsis un patiešām šis cilvēks nonāks Eiropas parlamentā, tiem jau ir diezgan liela ietekme, un tas pats divvalodība jautājums, kur Ušakovs arī lepojās, ka viņš tur budžetu izcīnīs, lai tagad krieviski būtu lietas Latvijā un tā tālāk. Viņam tas ir veiksmes stāsts, manuprāt, tas ir diezgan valstiskā ziņā kritiski vērtējami, cits teiks pretvalstiski. Jā. Maigi sakot, jā, un tas jau nozīmē, te nevajag arī sapriecāties, tieši tos gribēju teikt, tāpēc arī pieminot šo tēmu, kad ja tur varbūt kāds vairs nebūs, tas ir skaidrs, tas jautājums ir, kādas briesmas tam seko, vai ne, un kas tur viss vēl var papildus tam šajā topošā sasaukumā. To mēs tūlīt paņemsim priekšā tos aktuālos kandidātus, mēs varam par to runāt, jā. Bet skaidrs ir, protams, jā, ka tā ir viena politiska aktivitāte, kustība, kāda ir arī Latvijā, kāda ir arī, kur interesēs ir arī, ka tā būtu arī pārstāvēta Eiropā no Latvijas puses, jā, kas par ko varētu. Un varbūt vēl pēdējo piebildi par Ušakovu Ameriku, respektīvi, Amerikas jau atkārtot nekandidē, bet viņi ir otrā lielākā politiskā spēkā sociāldemokrātos, un tur ir diezgan lielas dziļas, ja mēs skatāmies, tur Spāņa laikam ir pie vadības šī frakcijas vadītāji nosacīti, kas pilnīgi citāk skatās uz komunisma vēsturi, cik tas ir ideāli, jo viņiem tas, vai itāļu kreisiem ir ļoti, komunistiem laba slava, jo viņi tur palīdzēja atbrīvoties savulaik no diktatūrām, un līdz ar to arī nāk tāda pilnīgi naivi un aptēsta, varbūt skatījums uz Krieviju, kas vēl šobrīd pat šis fašistiskais režīms, ja to tā var nosaukt, viņiem asociējās ar šīm senām simpātijām, un tas ir šī politiskā spēkā salīdzinoši spēcīgi pārstāvēts. Labi, ka tur ir arī igauņu pārstāvi, kas druscītiņi spēja noneitralizēt visas tās trakākās virzības, bet, protams, tas nenozīmē, ka tur nav visādas nejaucības. Tā kā, tanī brīdī, ja mēs vērtējam,
kuros spēkos kurš no deputātiem līdz šim ir darbojies, tad noteikti tie, kas ir lielie un tie nosacītie koalīcijas, jo Eiropas parlamentā nav tāda gluži koalīcija, bet tur tiem lieliem spēkiem ir vislielākā ietekme, tad tās ir noteikti šī EPP, kurā ietilpst Vienotība, tad ir Saskaņai piekritīgā sociālistu grupējums, tas ir tur, kur ir ījaps šis Riņu, kas tāds nosacīt liberālais virziens, un tad ir tas, kas ir, ar ko bija Taķena Ždanoka, bet kur sadarbība ir veidojusi tagad progresīvie no Latvijas, kas ir savukārt zaļo virziens. Jā. Labi, pirms mēs varbūt ejam par to, kā atšķīrās iepriekšējās vēlēšanas saturiski, varbūt arī no situācijas pasaulē, no tās situācijas, kurā mēs esam tagad. Mēs paanalizējam un pabrīdinājam par to, ka var arī iebalsot valstī nelabvēlīgus spēkus šādās iestādēs. Citam tas liksies šausmīgi Latvijas interesēm atbilstoši, ka patiešām visi nepilsoņi, Krievijas uzturēšanās atļauju pircēji, ka tie drīkstēs pašvaldību vēlēšanās vēlēt un krieviski iegūt visus vēlēšanu materiālus. Citam tas liekas ārkārtīgi atbilstoši viņa interesēm. Jā. Tāpēc visi mūsu parasti jau radikālie spēki ir salīdzinoši labi mobilizēti, viņi arī aizies balsot. Jautājums, ko darīs pārējie? Tieši tā, bet ar to mēs neesam vieni, tas citām valstīm ir arī šādas tie jautājumi, pēc kāda līdzsvara tur būtu. Bet ļoti labi, pirms mēs ejam tālāk, ko mēs varētu pozitīvu saskatīt, izņemot to, ka mums ir augsts. Tad jācer jau, protams, ka tiem amatiem ir arī kaut kādas politiskas sekas, tā sakot, vai ne, ka mēs varam, ja mēs meklējam argumentus, kāpēc tagad balsot, kāpēc iepriekš. Un kāpēc vispār balsot? Kāpēc vispār balsot, jā. Man jāsaka, ka Latvijas ievēlētie deputāti ir nenormāli ietekmīgi salīdzinājumā ar, drīz vai nenormāli tā tautas valodā teikt, ja? Salīdzinājumā ar citu valstu deputātiem, jo mums viņi pēc skaita ir 8, nākotnē būs 9. Uzspicējām ausis, izcīnījām papildu vietu, arī nav slikti. Paldies, maleči, izcīnījām, ja? Tā tad nākotnē 9 deputāti, pašreizējiem 8 daudz lielāka ietekme nekā 2 miljonu valstī Eiropas Savienībā būtu nepieciešams. Un tas balstās tiešām šo cilvēku zināšanā, un te jau mēs esam drusku pie atlases kritērijiem, kas varētu būt, teiksim, tādi kā hinti, kāpēc šiem cilvēkiem ir lielāka ietekme Eiropas parlamentā. Viņi bijuši iepriekš ministru prezidenti, ar pieredzi, reputāciju nāk, viņi ir atpazīstami Eiropas parlamentā, viņi iedibinājuši šos partiju kontaktus un guvuši uzticību. Attiecīgi, tad nav jābrīnās, ka Sandra Kalniete, piemēram, Eiropas lielākā partija grupā Eiropas parlamentā, Tautas partijā, faktiski bez viņas nekāda ārpolitika tur netiek veidota. Viņai tiek uzticēta attiecīgi visi svarīgie Ukrainas faili. Pagājušā nedēļā vai aizpagājušā nedēļā lielās, patiešām fantastiskais risinājums, ka Ukrainai ļauj turpmāk arī tirgoties ar Eiropas Savienību, kur viņi paši var nopelnīt naudiņu un nav tikai atkarīgi no mūsu ziedojumiem un dāvanām, ja to tā drīkst teikt. Tas ir Sandras Kalnietes, Valda Dombrovska ļoti nesens risinājums, kur bija ārkārtīgi liela pretestība gan no franču, gan arī tur no poļu sarītītiem, sakūdītiem zemniekiem, kas saka, ka, zini, bāc, negribam šito, pie kam izdevies ir dabūt to balansu, ka ļauj Ukrainai tirgoties, bet tomēr neiznīcina, ja tādu pārstīpīlētošo leksiku varētu izmantot lauksaimniecību šeit, respektīvi līdz šinējām tirgošanās apjomam viss notiek brīvi, un tālākā jau uzliek arī ievedmoitas. Tādā ziņā šo sasniegumu uztic Sandrai Kalnietei, tāpēc, ka ārlietās šī lielā grupējumā tāpat, viņai tā reputācija, atpazīstamība, vispārējais ir, un visi jautā, Sandra, šis būs gudrs vai negudrs lēmums, un tāpat finansēs Eiropas komisijā un citur, vai atkal Roberts Zīle, kas kā viceprezidents tomēr ir arī gan augstā amatā ar savu Rail Baltica grupu, Ivars Ījaps savukārt arī Dace Melbārde par
datorikām, par jaunu uzņēmumiem, teiksim, šī virzienā, kas jau arī viens no lieliem jautājumiem Eiropas Savienības nākotnē, nu, tur mūsēji ir izcēlušies. Jā, nu, tas skan pozitīvi. Nedrīkst, protams, aizmirst, un tad es mēģināšu jau iet uz mūsu nākamo tēmu, salīdzināt vispār situāciju pasaulē un Eiropā tagad un kāds tas ir bijis iepriekš. Tad nedrīkst aizmirst, protams, ka tādā Eiropas parlamentā baltiešu speciālisti, profesionāļi noteikti pieaug vajadzība pēc tādiem cilvēkiem, kas šajā robežu teritorijā, Eiropas Savienības locekļi, NATO locekļi, ir kompetenti pārstāvēt, un ja tu saki, ka tur uztic Kalnietei, tāpēc, ka tur pastāv, nu, pirmkārt kompetence, otrkārt mēs runājam par teritoriju, no kuras teritorijas šie cilvēki nāk, mēs kļūsim svarīgāki, protams. Svarīgāki būsim, ja mēs paši, tautā teikt, nepakāsīsim. Ja? Nu, ja mēs paši ievēlēsim pietiekam gudrus cilvēkus, lai arī turpmāk varētu Latvijas un šo kopējo, jau, protams, arī Eiropas interešu pārstāvību veiksmīgi veikt. Un es teikšu patiešām mērķtiecīgi pārstāvēšanu, nevis aizstāvēšanu, jo aizstāvēšanās arī, nu, daži deputāti mums vairāk runā, ka mēs gribam aizstāvēt tur Latvijas interesi, nu, tas tā baidīšanās no paša spēka vai lieluma, savukārt, nu, es tomēr skatos cerīgāk uz tiem cilvēkiem, kas saka, mēs pārstāvēsim mūsu intereses, mēs veidosim Eiropas kopējo nākotni, jo šiem cilvēkiem būs lielāka ietekme nekā tiem, kas nu, tikai teiks, nē, pilnīgi visam, nu, nosacīt salīdzinojot Dāniju no Somijas pieejas, ja Dāņi tādi bremzējošie parasti tiek tādā Eiropas jau ministru padomas līmenī, tiek kā tādi vērtēti, savukārt Somi, kas saka visam jā, bet, zini, pielabojam šito, to, un vēl šito lietu vēl pielabojam, tad būs riktīgi labi. Nu, starptautiski analītiķu pusē šī jā, bet šis variants tiek uzskatīts parasti par krietni ietekmīgāk un veiksmīgāk nekā tas nē, mēs tagad aizstāvāmies. Tā kā nu, šīs atšķirīgās pieejas noteikti arī noderīgi, tad, kad mēs apskatāmies uz šiem deputātiem, viņu darbiem padarīto un arī, protams, vērtējam nākotnes deputātus, kur šīs atšķirības ir redzamas. Jā, labi, mazliet par tēmām, jo, ja mēs skatāmies pirms iepriekšējām vēlēšanām, pasauli tomēr bija savādāka, stipri savādāk, vai ne? Un vien būtiskām tēmām bija, daudzas tēmas bija zaļas tēmas, vai ne? Tas vispār bija virziens, tas ir virziens ar nākotni, tu runā par tehnoloģiju, tu runā par biznesa attīstību, par valstisko attīstību, par visu kaut ko, un arī pie tam ļoti ekoloģiska un labvēlīga tēma, vai ne? Tagad laiki šķiet mainījušies, ka cilvēkiem varētu nebūt vairs laika nodarboties ar tik cēlām tēmām kā ekoloģija, klimatu un tam līdzīgi, un mūs visus pārņem pavisam citas tēmas. Ja? Kā tu minēji, sociāldemokrātija cīnās ar to, kā apieties vispār ar Krieviju un ar savu pagātni attiecībā ar komunismu un ar Krievijas sadarbību, un šī partija, šī sociālisti, kā tu minēji, sociāldemokrāti ir ļoti šķelti šajā tematikā, ļoti, ļoti šķelti, un pārsteidzoši tas, kad vēl tik pārliecināti varbūt arī tie aizstāvi un cerībnieki, kas domā, kad tur vajag tikai sarunāt un vai viss būs labi un visi sarokosies un visi piesēdīsies pie viena galda un viss būs forši, un citi, kur sapratuši, kas ir pat sašauti savā vispār sociāldemokrātiskā pasaules uztverē, kad daudz tas no tā, kam ir ticēts, kam ir domāts, kas ir uzticēts, vienkārši sabruka ar Ukrainas kara sākumu, tā sakot, vai ne? Un kur te notiks virzība? Es baidos bieži vien, ka
tas varētu nozīmēt daudz. Ilgtspēja ir tēma, jā, kas ir aktuāla tēma, kur tiek attīstīta biznesā, politikā, sabiedrībā. Bet vai šīm tēmām nepazudīs vienkārši dzenulis, ja mums šādas lietas notiek apkārt un pārņem tomēr svarīgāko? Ja? Neatkarīgi no tā, ko iebalsos amerikāņi savā rudenī nākošajā gadā, ko mēs tāpat nevaram iespaidot nekādā veidā, vai ne? Bet šeit tā mūsu ietekme, tad ir tas jautājums, kādus kompetences cilvēkus mums būs jāsūta uz Eiropu, lai mēs maksimāli no tā varētu profitēt. Pilnīgi piekrītu tev, bez drošības. Tas šis skaistais teiciens, ka drošība nav viss, bet bez drošības viss ir nekas. Jā. Man liekas, tas precīzi šito patiešām smagumu, gravitāti pārsver. Šobrīd gravitātes tāds kopējs uzmanības centrs ir Austrum Eiropā. Mums ir iespējas veidot dēļ mūsu patiešām pieredzes un tam, ka mēs esam ilgstoši norādījuši uz Krievijas patieso būtību un nevienam mūsu teritorijā nebija pa pārsteigumu šīs kardarbības un šī izpratne, kādā veidā šī politika tiek veidota Krievijā. Tādējādi mūsos šobrīd vairāk ieklausās, un ja mēs skatāmies vēlētāju aptaujās, tā gan ir tagad no rudenes, ka bija Eirobarometra lielais pētījums, tad 42% skatos tagad ar atstā šķielēju tanī aptaujā, 42% Latvijas iedzīvotāji saka arī Eiropas vēlēšanu kontekstā viņiem karš pret Ukrainu, Krievijas karš liekas kā prioritārais, tam sako starptautiskā situācija 24, imigrācija 24, cenu pieaugums 22, ekonomiskā 14%, un tad tur ir pārējās tur pensijas, bezdarbs, viss tas jau klimats ir tikai vairs 5% tevs pieminētais, ja šī rudens aptaujā parādās kā nozīmīgs, tā kā patiešām graujoši mainījusies kopējā šī ģeopolitiskā situācija, kur labi, ka arī mūsu Latvijas deputāti ir saulaicīgi un aktīvi šīs tēmas noseguši un arī spējuši adaptēties. Tas patiešām ir noticis, un mēs redzam, ka arī jauno šo vēlēšanu kontekstā faktiski visi politiskie spēki cenšas ar drošības jautājumiem un cilvēkiem, kas viņuprāt šos jautājumus labi iemieso, startēt un piesaistīt vēlēšanu uzmanību. Izņemot, varbūt 3 spēki, kas atkal saka, ka mēs tur, kas izrāda vai no atklātas vai netika atklātas simpātijas ar Krieviju, kuriem diemžēl arī 2,5 ir labas iespējas arī iekļūt jaunajā Eiropas parlamenta sastāvā, bet atkal viss atkarīgs no mums, protams, vai mēs aizējām balsot, ja mums šāda veida pieeja nav pieņemama. Pārējiem visiem drošības jautājumi ir ļoti, ļoti augstu gan partiju programmu piedāvājumos, gan arī kandidātos, kas tiek virzīti. Ir redzams, ka ir meklējuši cilvēki, kas atbilst šīm 42%, kas kam interesē Ukraina. Bet nākotnē tāpat digitālās tēmas, tāpat viss digitālais mākslīgais intelekts, visi pozitīvie un negatīvie aspekti, kas ar to ir saistīti, un arī dabas katastrofas, viņas jau nemazinās. Viņas jau nekur, mēs esam piesārņojuši pēdējos 100 gados to dabu tik ellīgi, ka ja mēs tagad jau nesāksim, labi, varbūt vairs nav jārunā, bet ir vienkārši jādara tās lietas, kas ir nepieciešamas ekonomiskām šīm pārmaiņām, lai patiešām saimniekotu tā, lai nākamās paudzes arī vēl būtu dzīvojamā vidē, bez plūdiem, bez karstuma viļņiem, bez sausuma rekordiem un vispārējo. Tur ir jādara, šobrīd varbūt tas smaguma centrs šķiet, ka ir pavirzījies tiešām drošības virzienā un labi, ka tā, bet tas nenozīmē, ka pārējās tēmas ir nesvarīgas, un ja mums būs 8 vai 9 aizstāvji vai drošības eksperti, bet nebūs neviens, kas noslēgs dezinformāciju, mākslīgo intelektu, Rail Baltica tematikas vai citas arī nebūs daudz līdzētas, tā kā, tādējādi uz to arī nevajag nofokusēties tikai uz vienu jautājumu, lai gan šis noteikti ir svarīgākais, kam es piekritīšu tev. Jā, protams, skaidrs, tur jau iespējams arī varbūt ir šans tiem, kuri tad ņems šo tēmu tomēr, jo
politikai ir jāiestājās par klimata jautājumiem, par ilgspējas jautājumiem, tāpēc, ka biznesa pasaule to ir sākusi uzņemties, vai ne? Reģionāli pašvaldības, viņš visur parādās, un ja viņš tagad bruktu atkal tik līdz viņš sāc vispār uzņemt kaut kādas apgriezienus, kaut kādas struktūras veidotas, lai šī lieta attīstīta. Tur ir vajadzīga politika, kas to turpina bīdīt, un tur ir vajadzīgi tie bīdītāji, kas tad attiecīgi iet iekšā tieši ar šī. Drīkst minēt divus piemērus, jo mēs skatāmies arī uz padarīto, jo tad varētu pieminēt, Eiropas parlaments, piemēram, atkal klimata ziņā, ko konkrēti Eiropas parlaments ir darījis, kāds varētu jautāt, ja? Salīdzinoši varbūt ne pats svarīgākais jautājums, bet tāds pats punkts, ka ir tiesības uz remontējamību. Tas, kas mums visiem ir problēma, nosēžās baterija telefonām, un tu vairs, tev viņi jāmet ir ārā, jo tu faktiski nomainīt vairs nevari. Šādas lietas nākotnē mainīsies arī pie šī dokumenta izstrāde. Tur bija Dacē Melbārde, Inesē Vaiderē bija savu funkciju, lai teiksim, šo apriti, lai tā aprite, lai noturīgums, teiksim, šādiem maziem strumiem, piemēram, būtu ilgāk un piesārņojums attiecīgi nedaudz vismaz samazinātos. Tādus daudzus piemērus arī varētu citus minēt, kādos tad iemiesojās tā reālā, tas pareizais ceļš, un tie varbūt nav visskaļākie virsraksti, pa ko neraksta Delfos vai Panorāmā netājas sižetu, bet tas ir tas smagais darbs, pie kā tiek strādāts, lai patiešām, pat ja par to neafišē, lai lietas kļūtu labākas, un tāpat arī Eiropas Savienībā parlaments lepojas ar to, ka ne tikai Ukrainas jautājumos parlaments vienmēr bija dzenošais. Parlaments dzina uz priekšu dalībvalstis un Eiropas komisiju, tā skaitā Sandra Kalniete lielā mērā ar savu to ietekmi, bet arī tajos, kas ir energoefektivitātes jautājumos, kur ir ļoti ambiciozi mērķi uzstādīti no Eiropas parlamentu komisijas un padomas puses, kas līdz 30. gadam ir jānotiek visas māju siltināšanas, arī privātu māju siltināšanas, atbalstu programmas, kas tam ir jātīsta. Ir svarīgi, ka ir kāds finansēs kompetents cilvēks, kurš tad attiecīgi budžeta komisijā, kurš šobrīd prātīgi nāc mājās, sēž Nils Ušakovs un piedalās budžeta sēdēs, zinot, ka viņam ir pārmetums par korupciju tieši naudas izsaimniekošanu Rīgas domē, bet šis cilvēks šobrīd ir budžeta komisijā, un budžeta komisija ir ietekmīga un spēcīga. Skatāmies, kurš no Latvijas ir spējīgs tur attiecīgi budžeta lietas skatīties, lai patiešām ne tikai tiktu nobalsots par to, ka 30. gadā ir jādzīvo energoefektīvāk un mazāk jāpiesārņo daba, bet lai tam nāktu līdz attiecīgā naudiņa. Un te būs arī jārisina deputātiem, atkal interesants jautājums, ko darījuši pašreizējie deputāti, ko darīs nākotnes deputāti, lai tā naudiņa būtu. Jo ir, šī energoefektivitātes programma varbūt vēl ir nobalsota, bet vai tā pietiks naudas no Eiropas budžeta? Atkal interesanti, viens politiskais spēks saka, mums ir jāskatās, kādā veidā Eiropas Savienības kopējā budžetā būtu vairāk nauda, lai šo naudu varētu arī vairāk dalīt un visus solījumus pildīt. Citādāk, kā cita partija saka, nevajag Eiropas Savienībai vispārīgi nekādu papildus naudu, jāturās no visa, un visu lēmja attiecīgās dalībvalstis, tad bagātām valstīm būs labi, un tām, kuras varbūt ekonomiski nav tik labas, un arī šie politiskie spēki, gan viens, gan otrs virziens ir pārstāvēti Eiropas parlamentā esošos deputātos un atkal kandidē nākotnē. Atkal tā būs lielā izšķiršanās, atkal jautājums, vai mēs atbalstam drīzāk vienu pieeju, kur Eiropa tā ciešāk sadarbojās un arī pilda savus solījumus, vai arī pajūk pilnībā, kā to grib prokremliskie spēki, vai ir atturīgāki kā citi. Šie lielie virzošie jautājumi, par kuriem arī būs jālemj, un kas saistās gan ar finansēm, gan ar budžeta komisiju, ar līdzšinējo deputātu darbu, kur drusku deputāti varbūt nav bijuši uzdevuma augstumos, ir vairāk solījuši nekā patiešām var izpildīt ar esošiem līdzekļiem. Jā, labi. Paldies. Laiks skrien uz priekšu. Es domāju, varbūt pievēršamies tagadnei, kas mums tur tagad ir.
Mums ir atkal jauns skrējiens uz tagad iespējams 9 vietām. Te parādās dažas jau tās pašas sejas atkārtoti, kuras cenšas gūt punktus ar savu pieredzi un līdz to attiecīgo kompetenci. Un mums ir arī jaunas sejas parādījušās, kas mums te varbūt visinteresantāk varētu šķist. Abiem ir plusi un mīnusi. Ieskriešanās laiks esošiem deputātiem, bijušiem ministriem, ministru prezidentiem noteikti būs īsāks un viņi ātrāk varētu tikt pie kloķiem, ja viņi sevi ir līdzšinējā darbā apliecinājuši. Tie, kas ir sēdējuši ar rokām klēpī, diez vai būs nozīmīgi arī nākotnē, bet arī tādi cilvēki kandidē. Jaunie spēki to pierādīja Ivars Ijaps, kurš sākumā bija pie mazsvarīgākiem uzdevumiem, bet tomēr savu vietu ir izcīnījis Eiropas parlamentā jaunu uzņēmumu un citos atzinumos par zinātni un līdzīgi. Arī tas ir iespējams, bet pirmie 2,5 gadi, kas ir tas, pēc kura notiek lielā amatu dalīšana un rotācija, tur pagāja bišķi laiks, garāks laiks varbūt tās nekā citam, kas ir ieskrējies. Tāpat varētu skatīties uz tiem politiskiem spēkiem, kuri varētu pievienoties esošiem. Ir jānosauc Šlesera, tas, kā viņš tur par reņģēdājiem, kas nosauca visus, tas Vilis, kas kandidē, Vilis Kristopāns. Viņš varētu pievienoties, ja viņiem patiešām turpināsies pašreizēji reitingi, varētu piedalīties stabilitāte, kas ratam ir zināmi, bet kas ir ļoti divvalodīga, maigi izsakoties un daudzajādā ziņā tuva kaimiņu valstu politikai, tās austrumos, kas tiek minēta. Tātad šie 2 politiskie spēki, progresīvie visticamāk būs ar vismaz vienu deputāti iekšā, tiem jau šīs saiknes ir izveidotas. Tātad šādā veidā tās pārmaiņas Eiropas parlamentā jau var ticēt pašreizējiem šīm statistikām varētu notikt, un tā pirmā vieta stabilitātei, respektīvi esošie spēki paliek, vismaz ar vienu, varbūt pat ar 2 deputātiem, un klāt šie jaunie spēki visticamāk, kas vēl nav definējuši nec ko viņi grib, nekā viņi grib, bet, manuprāt, ir biedējoši tuvi daudziem austrumu kaimiņu naratīviem. Jā, pirms iepriekšējā sasaukuma bija, tā sakot, tā partija, kas diasporu visvairāk piesaistīja no jaunajām noteikti. Tagad to lomu ir pārņēmuši progresīvie noteikti, kuri savu laimi meklē tieši zaļās tēmās, tieši arī ar zaļo politiku. Zaļo un arī sociālo taisnīgumu, kas jau sociālo taisnīgumu, jā, bet ir arī zaļo un arī to nišu. Lūdzu? Jautājums, protams, cik liela ietekme sociālo taisnīgumu ir Eiropas parlamenta lēmumiem. Protams, viņi 70% plus mīnus nosaka no realitātes Latvijā, tā izskaitā netiešā veidā ar kohēzijas naudiņām, ar visām tiltu būvēšanām un tā tālāk no Eiropas līdzekļiem. Tas arī pozitīvi ietekmē Latviju, bet tas ir gan klimats, daba, gan arī sociālais taisnīgums, ar ko cenšas piesaistīt uzmanību progresīvie, jā. Jā, kaut kāda viena kritika tieši iepretī Latvijai bijusi, kad Baltijas valsts ir jau defaultā zaļas, tā sakot. Katrs baltietis jau pēc savas vienalga kādu politisku nostāju, viņam ir sava zaļā nostāja, bet mums nav zaļās politikas. Ja? Jā. Un varbūt tas ir viens no akcentiem, pie kura nākotnē ir jāstrādā, lai šo Latvijas jau esošo zaļumu novērtētu, un ka tas ieplūstu kopējos aprēķinos. Tur varbūt patiešām vajadzētu spēcīgāk pastrādāt pie šīm tēmām. Tas pats arī migrācijas jomā, jo mums ir okupācijas sakās jau šie aspekti. Tie ir tādi jautājumi, kur papildus uzmanību pievērst nenāktu pa sliktu droši vien nākotnē. Jā, labi. Būvēja uz personām, jā, tu jau minēji, Kristopāns bija ļoti labs basketbolists savā laikā katrā ziņā, bet arī viņi arī cenšas iet it kā ar kompetenci šeit, vai ne? Kad cilvēki ar pieredzēm ja ir 20 gadus golfu spēlēts Floridā, tas noteikti, jā,
ir arī kompetence. Jautājums, cik tas ir svarīgi Eiropas parlamentā šobrīd mūsu vienam vai otram vēlētājam. Citiem tas liksies, šie saukļi liksies ļoti atraktīvi, citi tomēr drusku padomās kritiskāk. Tas katra paša lemšanā, protams. Tas katra pati lemšanā, jā, tieši kas būs tās tēmas, kas var, blakus personībām pavilkt uz to, kādam iet balsot par to. Jā, labi. Mums beidzas diskusijas laiks, bet ir saņemta ziņa Tārzātavā par to, ka vēlēšanu pieteikšanās nebūtu nav tik vienkārša, kā mēs to sākumā raksturojām. Es ceru, ka jums, cilvēkam, kas ierakstīja kritisko komentāru, interneta banka un EID karte ir, respektīvi piekļuvas iespējas. Problēma ar to nebija. Būtu ļoti, ļoti vērtīgi, ja jūs vēl ierakstītu tieši to punktu, kurā nojuka viss tas pieteikums pastu balsošanai, jo varbūt tad arī vēl pēc Jāņa komentāra vai Jānis var savā komentārā noslēdzot šo diskusiju arī vēl sniegt atbildi. Jā, paldies, Andri. Paldies, Kristap. Ļoti interesanta saruna, man liekas, ļoti vērtīga saruna arī skatoties tas, ka vēlēšanas tuvojas jau mazāk kā pēc mēneša, pēc pāris nedēļām mēs dosimies pie vēlēšanu urnām un izvēlēsimies jau 9 deputātus, kas pārstāvēs Latviju. Redzēsim, vairāk vai mazāk pārstāvēs mūsu intereses, kā katrs deputāts to izvēlas labāk. Jā, es arī redzēju jautājumu. Man šķiet, ka mums ir plānots arī publicēt diezgan vizuālu, tā kā soli pa solim, kā reģistrēties balsošanai ar pastu, lai to varētu vieglāk izskaidrot, un ja kādam ir problēmas, tad, protams, arī CVK ir viņa informācijas materiāli un var arī palīdzēt. Bet šobrīd es gribu teikt lielu paldies Kristapam Grasim, Andrim Gopiņam par šo e-vēlēt kampaņas otro tiešais sarunu, kas bija veltīta politiķu paveiktajam. Lūdzu, sakojiet līdzi Eiropas jauniešu, ELA, Facebook, Instagram tīklos, kā arī latviešu.com sociālajos tīklos par citām e-vēlēt aktivitātēm. Un es vēlreiz atgādinu, ja jūs nevarat nobalsot klātienē 8. jūnijā, lūdzu jau šodien piesakieties balsot pa pastu. Galvenais tiešām ir balsot un nodot savu balsu šajās vēlēšanās. Tik daudz, kas no tā ir atkarīgs. Un ja ir problēmas, tad rakstiet čatā un gan jums atbildēs jaunieši, jo šie jaunieši Jānis un vispārējie vienkārši ģeniāli un superīgi. Paldies par to, ko jūs darat. Jā, liels paldies par jūsu darbu. Vislabāk.